Aizkraukas novada vidusskolā aizvadīts ekoskolu fórums Vilnis, pulcējot jauniešus un viņu skolotājus no Aizkraukas un arī citiem novadiem. Tā kā mums šogad ir pārtikas tēma, tad arī mēs skatījāmies, lai mums būtu tēmas par pārtiku, lai mums lekcijas ir tieši saistībā par pārtiku, un arī visas šīs darbnīcas ir tieši par pārtiku. Tu arī iepazīt daudz jaunus cilvēkus, varbūt uzzināt kaut ko, kas tev ir kopīgs ar tiem cilvēkiem, kā jauna pieredze. Tagad jums arī ir līdzīgs pastākums, ka jūs aptuveni 1 mililitru varas sulfātu pieliekat no sākuma, un pēc tam aptuveni 2 mililitrus, var arī mazāk, tas proporcionāli, tā lai ir 1:2 natrija hidroksīds. Senākos laikos bija ticējums, ka tur iekšā ir tāda želē veida viducītīra viela, un bija ticējums, ka no tās var atgūt jaunību, bet mēs šo sēni nevācam un neizmantojam. Tas, ko mēs vācam pavasaros, tas ir parastais, tas augstais lāčpurns šajā bildē, bet lāčpurni ir vairākas sugas, ir arī ķevpupi, kas ir līdzīgi lāčpurniem. Vidusskolas man ļoti patīk šis fórums, jo viņš ir tāds tā kā ātrs un ir arī pauzītas starpā, bet citādāk par mācību procesu un visām lekcijām. Lekcijas un tās tēmas, par ko tās lekcijās, viņas nav tā kā vai konvenciālas, viņas ir ļoti kā kaut kas nedzirdēts, un ir arī praktiskā daļa, tādēļ tu vari pielietot teoriju. Spontāni izvēlējos braukt, bet es teiktu, man patīk tas, ka nevajag tādas priekšzināšanas. Mans novirziens, ko es izvēlos skolā, nav saistīts ar dabas zinātnēm, nav saistīts ar bioloģiju, bet man liekas ļoti interesanti.